Sveiciens, Raimond. Prieks, kad varēja atbraukt līdz mums. Sezonā grūti, jā. Jā, iepazīsimies, kas vēl nezina. Šis kungs ir Raimonds Šusts, mūsu jau tiešām ilgadējs, pat teikšu tā no pašiem pirmsākumiem, jā. Mūsu pastāvīgs, lojāls klients, jau sadarbības partneris, tā teikt. Tātad, Raimond, kā iet? Beidzot vasara klāt, viņā var sildīties. Jā, darbi atkal sākās droši vien. Jā, tagad viss notiek. Bija tie lietēni, tu negādi, bet tagad atkal viens. Kā tu esi nonācis? Kā tu nonācis līdz jumiņu darbiem vai tai specifikai profesijai, ko tu nodarbojies? Laikam, ka pats galvenais tāpat ir nauda primāri, ja tas ir ļoti apmaksāts amats. Tā viņiem vēl ir, jā. Un tad jau tālāk viss notiek kaut kā pakārtot. Bet, patīk jau tomēr tas, ko dara. Bet, protams. Protams, katru reizi jauni cilvēki, jauni mezgoti izcinājumi, viss ir fuči. Jā. Diezgan sen paskatījos tiešām atpakaļ, ja jau ir 11 gadi, kopš mēs aktīvi darbojamies. Un tu ar mums... Jā. Vai tu atceries savu pirmo objektu? Kā palīdz strādniekam vai? Tas jau... Kā palīdz strādnieks, tas bija droši vien kaut kad 8. 9. klasa Jaunmāru. Te vēl strādāt ar to vispār ciematu sāk būvēt, tad no Berģiem ar autobusu brauc uz turien. 5 lati bija man alga, vai vēl alga dienā. Tanī laikā. Tā kā tas šindelīt bija tas pirmais jums vispār. Tieši par tev par cilvēku. Kas tev iedvesmo šajā darbā vai ikdienā? Nav vienādi jumti, sāksim ar to. Nav vienādi jumti, nav vienādi risinājumi. Tas, manuprāt, nav likt lamināti, kur ir vienādi. Visi šeit katru reizi atver un ir atkal kaut kas jauns. Un tad jādomā, jārisina. Tas, kas pavalk laikam. Protams, ja cilvēki ir tik daudz dažādi klienti sevišķi tieši par to. Te atnācis produkts, viņi jau zina, ko man vajag. Aizēja ar klienti jaunu tikties ārprāts, katru reizi jaunu tikoli. Ja sevišķi būtiskākais, ka tu veic to demontāžu, tad ir jāpievērš uzmanība puķītēm, tur krūmiņiem. Kaut šodien arī mēs sākām jumti kaut kādu specifisku ābelīti izliekt. Jāpiet, viņi nedrīkst aiztikt. Tas laikam, tas, kas ir tas psiholoģiski. Jāparedz jau to saknē, jo tad, ja tu kaut ko nocirtīs, un viņš teiks, un tas galīgi dumšies vai ne, no sērijas. Tas jau ir jāparedz. Vai tu atceries, kā sākās sadarbība ar Produs? Vai kas tev uzrunāja tajā brīdī? Protams, daudz kas ir mainījies. Mēs esam mainījušies. Tu esi mainījies. Uz labāko pusi. Jā, protams, uz labāko pusi, jā. Bet tas ir tie gadi, 12, 13 gadi, sanāk kaut kur atpakaļ, kopš aktīvi Produs darbojās. Manuprāt, tu arī jau ar mums... Man liekas, ka no sākuma paša jūs Lubānas ielā tur sākāt. Lubānas iela, jā. Jā. Bija tāds koku maiņa. Ja godīgi, pie Produs es iebraucu, uz Dulo, sitas kārnīgi darbnīca, vēl kaut ko, un aizbraucu. Bija priekšā Rinalds. Es saku, man ir tāda problēma, man neviens nevar uzlācīt laicīgi detaļas. Viņš saka, nav problēma, vakarā būs. Tas bija ļoti, ļoti sen, jā. Un tad arī tiešām bija tā, ka vakarā bija, un es nākamā dienā jau varēju braukt strādāt. Sadāk vispār solīt, tur 2 dienas kaut kādā gaidīšu, un tas man nederēja. Un patiesībā vēl ar vienu notiek, ja Raimondam vajag, tad tas parasti notiek ātrāk nekā citreiz. Tas darba stilu neesam baigi cenšamies turēties pie tā, jā, un tas laikam arī ir tas. Jūs ātri strādājat, tas notur. Kredītlīnija, protams, nav nekas noslams, tā arī svarīga lieta. Interesants un konkrēts projekts atceries, kas ir realizēts ar Produs. Ar Produs materiāliem? Produs materiāliem. Es saprotu, ka tie ir daudz, bet kaut kas, es pats mēģināju atcerēties, kas man, protams, cits kolēģis, kas vairāk, ka tu ikdienā strādā, viņam vairāk pat atmiņā, kas man kaut kur palika baklažāni, krāsas valsts profils, bija interesants zīmējums uz jumta, plus tas materiāls bija tāds unikāls. Jā, īstenībā vajag smokais sanāt, ļoti specifisks bija, un klienti bija ļoti apmierināti. Neviens viņi negribēs, tad cita viņi taisīt, tāds sniegbarietis vēl kaut ko, un tad Produs teica, jā, mēs varam, kaut kā tā bija. Tas noteikti, jā, īstenībā tas pievērības ciemats projekts tāds, tas bija tāds viens no pirmiem sarežģītiem, ko Produs realizēja. Sen. Tas bija sen. Tālāk, jo mēs ar katru gadu viens sarežģītāks taisam. Es nevaru pateikt bez pasūtījumu arhīvu. Varbūt pat Latvijas, ne Latvijas. Nē, tas ir 13 gadu. Nē, tas Latvijas nebija.
Labi, piemeklēsim bildes. Vēlreiz ielikt kādu reklāmu glītu bildi ar darbu, jā. Kā savādāk. Labi. Tad jautājums, ka tev ir kāds favorīta materiāls, ar ko tu strādā, labprāt, ikdienā? Profils? Profils vai izejmateriāls, jā. Lielos rucinos jau Latvijā vajag kaut ko specifiski smuki un cilvēkiem beigas arguments, ka viss stiprinājums skrūvis un, teiksim, tādas lietas nav redzams, tas viss seko no apakšas. Tas cilvēkiem tomēr spēlē lomu, jau ir bijis, ka takstīņu profilu vienreiz vajadzēja pārskrūvēt, gumijas blīvītes bija cietas. Un tas skrūvītes, teiksim tā, standarta diametrs vairs nedarēja, bija jāņem nākamā izmēra. Un tad bija katru skrūvi jāved plūdu krāsošanu. Jo tas izmaksāja šausmīgi dārgi. Klientam bija tā kā no sākuma apsikojies, protams, mēs to izdarījām. Un tad tas arguments, un es vienmēr to objektu pieminu, tad arī, ka tās gumijas blīvītes mēs jau neražojam. Kāda viņi ir, tāda viņi ir. Viņas ir 5-10 gadu varbūt beigt, tad viņi atkal jāmet, maksā par darbu, par krāsošanu. Tas paliek kā valsts papildus. Plus to var ļoti glīti arī apspēlēt un tos mazliet izveidot. Raimond, kāds tos mīļākais instruments ikdienā, ko tu izmanto? Instruments? Es jau teiktu, ka intelekts īstenībā un nedaudz prātīgs ir vajadzīgs, jo tu jau var iedot labu instrumentu, jebkuram muļķiem viņš jau neko neizdarīs ar to tāpatās. Tā kā es teiktu, primāri tomēr tas ir kaut kāds intelekts galvā un tālāk jau ar rokās viss notiek. Zināšanas ir vajadzīgas, lai... Zināšanas primāri, protams, vismaz izpratni kaut kāds tāds. Ļoti labi. Vai tu atceries kādu situāciju, kurā, teiksim, kā produs skatu punktu vai tavs skatu punktu, ka produs ir izglābis kādu projektu, nosacīt izglābis ar ražošanu vai piegādi vai kaut kādā citā ziņā? Jā, tāda noteikti ir bijuši vairāk, bet viens tāds visspilgtākais ir palicis atmiņā. Arī, starp citu, vienam no pirmsākumiem, kad jūs strādāt sākāt Lubānas ielā, man bija objekts Gulbenē un bija jānodod viņš. Bet atnāca nepareizi lūka no kaut kāda skārnieka cita, ja. Un es zvanu Rinaldam, baigā problēma, ja tu man toreiz izglābi ar ātrām detaļām, vajag lūka, no steiga vajag. Un es toreiz, man šķiet, ka no rīta kaut kādos 10 es viņam uzzvanīju un bez liekas melošanas Rinalds personīgi ieliec iekšā mazajā tanī renītī, kas bija kangu. Lūka iemet iekšā un viņš bija klāt vakarā un mēs veiksmīgi nodevām objektu un izbīdējām. Tas tāds spilgtākais, ko izglābjām. Cik lielot klientiem argumentēt vai, teiksim, pierunāt uz kaut ko kvalitatīvāku, izvēlēties pareizāku risinājumu, uzdodot jautājumu, tas ir ilgtermiņā? Kāpēc ņemt dārgāko ir tas, ka es saku vienkārši pabraukājiet apkārt, paskatieties, kas notiek ar krāsotiem jumtiem. Ja viņš sākumā bija tumšs pelēks, tad pēc 5 gadu viņš ir gaišs pelēks. Parasti tas ir arguments. Jo darba spēka izmaksas jau nemainās. Tu jau liec vai cinkotu dakstiņu profilu vai, nezinu, matētu dakstiņu profilu, tas vienkārši dakstiņu profilu dziļākajā būtībā. Vai arī valsts profilu tāda. Pabraukājiet apkārt, paskatieties, jo ir tiešām tādi jumti, kuriem krāsas pat lobās noc. Diez vai labāks kvalitātes materiālam krāsas lobīsies noc. Sāksim ar to, mastīts un skatā būs, ja. Un tas parasti nostrādā tomēr. Viņi saka, es tiešām labāk iemaksāšu tos pāris eiro kaut ko klāt un iegūtu tos labāk materiālu. Jā, kā tu prezentē arī ar kaut kādām saviem darbiem, projektiem, bildēm, par estētiku runājot, valsts profils, es zinu, ka tev ir savi kaut kādi mezgli, savas varbūt dekoratīvākas veimalas vai koras moduļu veida. Vienmēr es visiem saku, akcenti, detaļai iedodiet vienu papildus locījumu. Tas uzreiz izskatās daudz efektīvāk un labāk. Tas ir tas, ko es parasti saku. Ja runāju par kādām korēm un portfolio, protams, klients prasa, tad es rādu. Bet nav tā, ka es ar visām fotogrāfijām tagad skrienu pie viņa klāt, te es esmu, tā nav. Parasti tomēr tie klienti nāk, vairāk kā 90% gadījumu rekomendācijas un ar to arī pietiek. Ja viņi grib vizuāli, teiksim, viņi neatšķir kādu jumtu profilu vienu no otru, tad, protams, es rādu foto un tā, lai viņi saprot, kas ir kāds. Pietiek ar pieredzi, ar rekomendāciju no jau kāda cita. 20 gadu jau nav tā mazākā pieredze, ar to pietiek, ka tu vēl esi tādā biznesā iekšā, jā. Ok. Mēs, kad darbs tiek novērtēts. Jā, viņš tiek novērtēts, tu esi beigies malēts, tu labi strādāt, super, bet mēs tik daudz nevaram samaksāt, bet diemžēl ģimenē naudas nav tik daudz. Tas ir tas, laikam, Latvijā tas trakākais pārējais. Cerams, ka īsumā kaktu mēs, kad tiks izskaust ārā, jo viņi pēc viņiem tomēr bieži vien ir brīdi un visādi jālabo un tā.
izmainījies. Tā labošana sanāk dārgāk. Nu, piemērs, mums bija mūzikas tāds kādu laiku. Mēs viņam uztaisījām šķiet dāmi, materiāli paņēma no jums darbu, kāds nepaņēma. Un viņš atrod kaut kur 2 eiro laikam kvadrātā lētāks. Viņu uzlika jumtu, pirmais lietas jumtu pēcēja. Membrāna nebija pareizs, skrūvus nebija salikts, tā kā vajag pieslēgt pēc paulu, to darīt nāc pēc tam remonts un to pašu jauno jumtu ņēma nost un lika pareizā membrāna, visu pareizi uzteica. Tas kopēc maksā 2 reizes. Tavs padoms, rekomendācija, viens tāds būvniecību, kā izvēlēties, ja tas jumta segumu, tas ir viens, varbūt tas var griezties pie mums, bet attiecīgi kā meistaru identificēt labs, slikts. Saruna. Saruna? Jā, protams, ar klienti ir jārunā. Tu nevari atnākt, tā lai mēs te visu izdarīsim, zin kā plēš tur vaļā krekls ir, jo tāda, meistari arī. Un teiksim, mēs ar klientiem esam runājis, kas ir jauni un bijuši. Es prasu, kāpēc jūs mums izvēlējāties. Mums nebija konteksts ar iepriekšējiem. Atnāk tādu, kas pļaudās, viņam saka, nespļaušu šeit, viņš labi, es nespļaušu, kur viņš paspļaus tur. Viņš stāsta, tas ir no dzīves, tāpēc ir tādi jāstrādā. Es pats savu māju būvēju, un man bija tā, ka varēja paņemt lētākus, grīdu ieliet. Es vienmēr paņemt dārgākus, un man ar tiem dārgākiem bija labāk komunikācija. Tā kā komunikācija, konteksts, jā. Tieši tā, ja tu jau startā neatrod kontaktu ar klientu, es domāju, ka tu saproti. Klients mēģinās piekasīties par katru sīku, un gala rezultāts nebūs. Jums būs, bet laimīgi nebūs neviens. Tad jautājums, kā tu raksturotu ideāls sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm? Mūs kā ražotājs, tev kā montāžnieku un klientu kā pasūtītāju. Tāpēc mēs pieminējam 4. arhitektu, varbūt tās kādreiz vai iesaistīt arī, jo viņi tomēr zīmē smuki, klients iekrīt un tad viss sākās, jā. Projekts ir apstiprināts un tad jau jārisina tās lietas. Es teiktu, ka 4. pusē vajag iesaistīt, tas būs labi. Par to nepadomāju. Jā. Mums vajag. Redz, ja tu runā par jaunbūvēm, saka vēlreiz klients, lielākoties viņš iekrīt uz vizualizāciju. Jā, viņš paskatās, wow, baigi smuki, tāpēc, ka parasti arī smuki. Bet risinājums jau un izmaksas neviens tur neparedz. Viņi rēķina, es pat nemāku pateikt kaut kādu summu X standartā uz kvadrātmetru. Sarežģītiem gadījumā cenas mēs būtu reiz 3, bet banka jau kredīti gados viņas ir iedevusi. Tāpēc arī, es teiktu tā, būvējam vienkārši un nebūs problēma, ja? Bet sarežģīti ir smuki būvēt. Diemžēl nekā. Labi, Raimond, paldies par šo sarunu. Jā, ļoti vērtīgi. Jā, un veiksmi darbos un... Kā reiz sezons sāks un veiksmi. Jā. Veiksmi vajadzēs laikam, jā, jo viņi vienā brīdī parasti strādājam tālāk, jā. Paldies. Paldies. Čau. Čau.